Tādās gars jau var runāt bez Dieva vārda, bet patiesībā tā secība ir tāda, ka vispirms ir vārds. Kad tu ņem tajā vārdā, tu dzīvo, tu viņu lasi, tu viņu pārdomā, tu viņu izanalizē. Tu neizlasi vienkārši kā stāstu, tur bija Pēters, Pāvils, kā viņam labi gāja vai slikti gāja, bet kad tu domā to savā situācijā, kad tu sev liec tajā situācijā iekšā un kad tu lūdz, lai Dievs tev to atklāja, māca un rāda viss, jā, un tad jā, tālāk Dieva gars to sāk un darbojās, bet Dieva gars reti, kad runās tad, kad tu nekad Bībeli vaļā nevērs. Tie būs kādi reti izņēmumi, kaut kādi pagrūdieni, ja viņš redz, ka tev pēdējā iespēja, ka tev vajag, kā teikt, iespēt pa pēcpusi, ja, lai iebīdi tā kā pareizajās sliedēs, tas būtu kāds gadījums, bet savādāk viņš gribētu atver vārdu vaļā. Viņš, protams, runā arī bez vārda, bet viņš grib, lai tas vārds paliek tevī, ka tas vārds ir pamats visam, jo kā tad es zinās, ja ar manīm sāk runāt Dieva gars pirmajā brīdī, ja es vārdu nezinu, vienalga, ko es dzirdēšu, es domāju, ka tas ir Dievs, patiesībā, ka vēlns man kaut ko liek, jā, un ja es redzu, ka tas, kas ar mani runā, jo sākumā jau Dievs cilvēks nepazīst, ka Dievs runā pirmās reizes, ja. Tad, kad tas notiekās jau regulāri, tad jau tu pazīst pēc intonācijas, pēc tās mīlestības, ja, pēc viss tā, tu to pazīst, ja, bet to sākumā, ja tev nav vārds apakšā, tu nezini, kam tu klausīt, kam neklausīt.